Nu, ko ierakstam mazo Gemini testu. Mums ir apps vai displays, npm run dev, ok, localhost 5173, yes. Ir apps, te ir, reku, izvēlēties produktu, produktu nelasās, nav API palaists, izvēlēties darbinieku, nelasās, vēsturi un iestatījumu. Viss ir jaunais, reku, vēsturē vecais interfejs nav izlabots. So, Gemini. We have everywhere the new interface, but Bags is using the old HTML interface. Just copy the interface from so Bags ir vecais, tas ir nepareizais produkt. Un lai viņš dara savu lietu, mums neko nevajag darīt. To laiku varam atvērt vēl vienu. Aptīsimies, ko viņš būs sadarījis. Nu, viņš tur analizē kaut ko. Šito brīdi mēs dzeram kafiju. Nu, reku kaut ko viņš sadomāja. Gemini nestrādā tik labi kā Cloud, bet nu ideja tāpat. Nu, reku viņš visu izdarīja. Mēs apskatāmies, kas mums te noticies. Izvēlēt produktu, te nav viss ok. Vēstur, melns, vēstur, viss ir. Apstamies Gitā, kas ir samainīts. Chevron left ikona ir ieimportēta, aplikācija butons ir pielikts, nu, reku Gita izmaiņas kreisā pusē. Un reku ir kaut kāds tur viss tas, un cik es saprotu, nu, viņš nav pats izdomājis šito, to viņš ir nokapējis no tā otrā faila, tā kā visam vajadzētu būt kārtībā. Šādi, te es atveru to bag view, un tad mēs salīdzinām ar to product view, nu, kas tad ir atšķirīgs. Tātad Chevron lap, un tas, jā, visi pareizi tagad, jā, pie mainīšanas. Un kas te HTML kāds izskatās? Tur bija H-screen, reku H-screen, to viņš visi sakopējis, izskatās ļoti līdzīgi, vai ne? H1 un tas, un reku ir, ja ir bagi, tad viņš iet ar pogām, uz kliku ir print bag vai tas, un divā ir iekšā produktam margin Y8, text XL, product employee serial date, un viss ir liels teksts. Jā, man liekas, tas iztīsies briesmīgi. Nu, es domāju, ka to varbūt vajadzētu uz acis pielabot, tad, kad viņš ies. Pagaidām es varētu izdarīt. Tā, bags ir arrays. Reku mums autocomplete arī ir. Jā. Un te ir 1 un 0, un produkts ir NPK, tur kaut kāds tāds, un Kristaps, un seriāls ir LVX, ir šitāds, un datums ir, do it, ok, cool, nu, un tad šeit arī, jap, un šeit kaut ko, jap, seriāli, derēs, sajies. Tad testam mums tā varētu iztaisīt, nu, kāds tā izstāst, tas backview, šitāds, nu, briesmīgi izskatās. Man liekas, ka tas nebija pieķūnots arī tajā esošajā produktu, jo kas mums te ir, kaut kas ir nepareizs ar to. Nu, teiksim, šitas ir tas brīdis, kur es nedomāju, ka baigi vajag iespringt ar AI, nu, kamēr tu viņam mēģinās izskaidrot, ka kaut kas tur ir nepareizi vai ko, tur paies pa ilgs laiks. Tur mēs paņemam vienkārši manuāli pielabojam tos margins, uzliekam reku vienkārši klāsts ir P, Y8, šitos noņemam nost, nu, vai uzliekam 2, text XL, un to jau liekam nevajag kaut kā tā. Nu, jā. Nu, kaut cik ir ok. Kristaps. Tas. It does work, ok. Nu, un tad es tos bags noņem nost, viņi nāks no API, tur viss būs pareizi. Aiziet, ok, maz izmaiņa. Nu, kaut ko tas Gemini mums izdarīja, redz.